ערב טוב לכולם, ערב טוב לתלמידים. Visiem labvakar, labvakar studentiem un visiem grupas dalībniekiem. Mēs raizējamies, bet tieši atvērt šo stundu es tieši ļoti, man tāds patīkams uztraukums, un ir ļoti daudz cilvēku, kuri meklē, ko es meklēju, un pagājušoreiz mēs runājam par punktu sirdī. Punkts sirdī ir tas, kas ved mūs šeit, noved. Mēs redzam tik daudz cilvēku, kuri arī interesējas, meklē. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Es gribēju pastāstīt, ka šīs stundas sagatavošanās posmā, pirmajā kursā, kad es studēju, man bija uztraukums, ka tas ir ļoti svarīgi, un es nevarēju nekādīgi saprast to. Bija jaunie noteikti termini, un es gribēju saistīt to ar to, ko es jau zināju, un nekā tā tas nesaistījās. Bet es sapratu, ka ar laiku radās kaut kas tāds, kas palīdz mums attīstīt šo spēju saprast. Un ar to, ko es piesaistījos, tas bija tāds, asociācija man bija tā, ka tas ir viss tāda pikseli, glaiznā ar pikseļiem, un tev runā, lūkojieties tuvāk, tālāk, un pēkšņi tad tā kā hologrāfiskā bilde tev priekšā, un tas bija tik iespaidīgi, un es domāju, ka tas ir tieši tas, kas notiek šeit. Un tāpēc es aicinu jūs nebaidīties, ir dažādi termiņi, bet ar laiku visu tas nokārtosies, būs labi, jo mēs zinām, ka galvenais kabalas zinātnē ir tieksme. Mēs par to vēl mācīsimies mūsu stundā, mūsu lekcijā. Bet es gribu pirmkārt teikt, ka bija daudz studentu, kuri nebija stundā, nebija nodarbībā. Varbūt paceļiet roku tie, kuri nebija nodarbībā. Kurš ir pirmo reizi šodien? Paceļiet lūdzu rokas, paskatīsimies. Ļoti daudz dalībnieku nav. Kurš palaida pirmo nodarbību, būs arī ieraksts. Es domāju, ka jūsu WhatsApp grupā, jūsu valodā, jūs visi jau virzīja uz tam nodarbību un ir vērts to noklausīties. Es ļoti iesaku atkārtot to nodarbību no jauna. Tas ir ļoti ieteicams. Mēs katru reizi dzirdam kaut ko jaunu. Protams, ka mēs atkārtosim tas, kas bija iepriekš nodarbībā, un mēs tagad iedziļināsimies jaunos terminos un iepazīsimies ar kabalistiem, ar dižiem kabalistiem, Baal Sulam, kurš atstāja ļoti svarīgas lietas, un viņš ir ļoti svarīga personība kabalas zinātnē. Un es arī aicinu jūs iepazīties viens ar otru un arī sagatavot kaut ko rakstāmo. Diemžēl mēs nevarēsim arī atbildēt uz jūsu jautājumiem tiešā ēterā, jo vēl ar iepriekšējiem jautājumiem. Saņemt tiešajā ēterā jautājumus. Mēs to saņemsim vienkārši, mēs nevarēsim to atbildēt. Mēs, protams, ko saņemsim tiešā ēterā, bet nevarēsim uz tiem atbildēt šodien, bet atbildēsim uz iepriekšējiem. Tāpēc, ka mēs visu attiecamies ļoti nopietni. Katru jautājumu mēs izskatīsim atsevišķi. Un tas, kas liksies mums relevantu, tad mēs atbildēsim. Vēl varētu piebilst, vēl ir papildus apmācība nodarbība, kuru vada pasniedzēji jūsu valodā. Viņi tiešām būs kopā ar jums izvirzīt tās tēmas.
tāpēc uzturiet tos jautājumus, uzdodiet, tos kopā savāksim, un mēs mēģināsim pēc tam uz tiem atbildēt. Jo vairāk būs jautājumu, protams, būs kāds laiks paies. Ja mēs sajutīsim, ka ir kāda nepieciešamība, varbūt arī mēs vēl klāt pieliksim kādas nodarbības, kur būs tikai apmācība nodarbība, tikai uz jautājumiem vien būs plašāka iespēja, lai varētu paplašināt šo sajūtu mūsu sistēmā apmācība. Jūs redzēsiet, ka mums ir brīnišķīga studija. Galvenais, ka jūs varētu noskaņoties šo pusotru stundu tādā iekšējā sajūtā, lai jūs varētu atvērt sirdi, iet kabalas zinātnē tādā pilnībā visā. המפגשים שהיו לכם בשפות שלכם, קיבלתי... Jā, es tikai gribēju pastāstīt, ka par to, ka rīta nodarbībās, ka jautāja, kā vispār studenti atnāca kabalas zinātnē, un Andrejs no Ungārijas, kas ļoti iespaidoja visus, tad viņš stāstīja, protams, ka katram no mums ir savs stāsts, bet Andreja, tā ir viņa no Ungārijas, viņa sajūta ļoti tādu eksistenciālu atbildi sevi, ka laiks un telpa nestrādā un ir kaut kas augstāk par šo. Un vienu reizi viņa atrada mūsu reklāmu un neticēja, ar grūtībām noticēja, un tad viņa teica, radītājs, tas iespējams, ka to es meklēju visus gadus, un tas tiešām mūs iespaidoja, Andrejā. Tas tiešām ļoti aizraujoši, uztraucoši. Mēs iepazīsimies ar daudziem studentiem, ar tikpat iespaidīgiem stāstiem. Nu, tad mēs sāksim. Labvakar, abi. Šajā stundā vienmēr viss ir ļoti kārtībā. Nu, brīnišķīgi tā. Nu, tagad mēs sāksim. Mēs gribam aptvert tēmas pāris. Mēs rekomendējam, lai būtu kaut kāds pieraksts, lai jūs varētu pierakstīt šo kādu uz lapiņas. Te mēs skarsimies tādas tēmas, kuras būs jāapgūst, jāmācās, un lai jums būtu viss tas sakārtots, lai būtu nodarbība numur 1, numur 2. Mēs mācāmies, mēs neko sliktu nedarām, mēs apgūstam tēmas. Tā mēs pieskārāmies tādām maziņām tēmām. Tagad mēs īsumā atkārtosim un sāksim no citādas. Es nolasīšu pirmo citātu, tā apskatīsimies lūdzu. Slaids numurs 6 mūsu prezentācijā. Tiek runāts. Viņš teica, no Kotskas, Mendels no Kotskas viņš teica, mēs nedarām neko jaunu, mūsu darbs ir tikai izgaismot to, kas slēpjas cilvēka iekšienē. Mēs neizveidojam neko jaunu, mēs tikai apgūstam to, kas ir slēpts cilvēkā. Tas ir tas, ko mēs centīsimies izdarīt šodien, apgaismot to, kas ir katrā no mums, mūsu tādā iekšējā daļā. Mēs pagājušajā reizē runājām par to vēlmi saņemt. Varbūt mēs gribam īsi to atkārtot, ja? Jā. Nav nekas tuvāks priekš cilvēka, vēlme cilvēka. Mēs skatāmies uz cilvēku, mēs redzam, ka tas sakopojums vēlme. Man ir vēlme, kas ir saistīta ar, kā zinātne, kabala mums dala ar nedzīvo, dzīvo un runājošo līmeni. Un ir tās bāzes vēlmes arī, kam ir dzīvniekiem, ir tās pārēst kaut ko, nu kādas mēs zinām, seks, ģimene. Cilvēkam jau ir diezgan augstākas vēlmes, jau, ka pēc varas, pēc naudas, un vēl ir augstākas vēlmes, kā tu realizē pats sevi, kas iziet vispār no šīs pasaules, ka tu realizē šo punktu sirdī. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies, ja mēs atcerēsimies to, ko mēs runājam tā īsumā pagājušo reizi.
varbūt es kaut ko pateikšu jums šodien arī jaunu. Es tikai gribu pateikt vienā vārdā. Visas raksturīgās īpašības mēs saņemsim tā kā vienā lielā bildē. Mūsu vēlmes visu laiku attīstās un paliek lielāks. Arī zinātnē, Kabela par to saka. Un šajā zinātnē saka, kas saņem 100, grib 200. Saņem 200, gribās vēl vairāk. Tātad, ja cilvēks kaut ko paņem, piemēram, ēdienu, ja viņš saņem nedaudz, ar laiku viņš grib vēl vairāk. 200, tātad 400, gribas 600, 800. Visi iet un attīstās uz priekšu. Un mēs cilvēki jau principā to zināja jau to. Un principā arī cilvēks uz sevim to var pārbaudīt. Arī šodien, ja mēs tā skatāmies. Un tad, kad mēs pieliekam piepūles, mums ir ļoti daudz vēlmu šī pasaulē. Bet, lai mēs piepildītu mūsu vēlmes, mums ir kaut kas jāizdara, jāpieliek kaut kādas piepūles. Un mēs zinām, ka mēs daudz vēlmes savas dzīvē nevaram piepildīt. Un tas piepildījums pazūd. Mēs tā kā piepildām to vēlmu un 1, 2 un viss aiziet projām. Tāpēc cik ir svarīgi, cik tas piepildījums un vēlme ir ļoti spēcīgāk, pareizi noregulēt, teiksim te. Ja es, pieņemsim, dzeru tēju, pazeršos tēju nedaudz pāris minūtes, man ir ļoti labi. Man, pieņemsim, augsti ir un es padzeros tēju siltu un man paliek ļoti labi. Bet pēc pāris minūtēm tas jau pāriet šis labums manī. Un pirms, kad es nopērku mašīnu, vīrieši jau vairāk man sapratīs šī jautājumā. Cik šis piepildījums ir? Nedēļu. Ja es kādu medaļu vinnēju, psihologi saka, ka šis piepildījums ir no olimpiskās medaļas, kas pirmo vietu ieņēma. Varbūt tas varbūt līdz 2 nedēļām, ko psihologi runā. Cilvēkam varbūt cilvēks taču dzīvo daudz ilgāk. Vēl kāds raksturīgās tās īpašības, ko mēs runājam. Vēlme nav tā kā, cilvēks nevar viņu kontrolēt. Visas mūsu vēlmes nāk no apkārtējās vides mūsu. Un kurš cilvēks no marketinga pasaules var pateikt, ļoti svarīgas lietas tās ir. Kaut kā var tā kā jau kaut kādām ārējām ciešanām arī, kad viņas mūs uzspiež, mēs varam tās vēlmes tā kā samazināt. Mums tā kā negribās vairāk. Mums ir dažādas metodikas, ko mēs zinām pasaulē, ko cilvēks tā kā ar šām metodikām tā kā var sev pazemināt tās vēlmes vai vispār atcelt. Tad mēs zinām no austrumiem nāk tāds. Un arī tas strādā īstenībā. Cilvēks grib mazāk un arī viņš dabū no mazāk. Bet zinātne Kabala tieši parāda, izrāda un tieši parāda, kad vajag vēl augstāk pacelt šīs vēlmes, bet viņi iemāca, kā pareizi ar viņas izmantot. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs arī runāsim par kādām leģendām, aizķersim. Nav nekāda atcelšana vēlmes, bet mums ir jāiemācās ar vēlmēm darboties. Un, protams, ļoti svarīgs moments ir zinātnē Kabalā, un ko zinātnē Kabala tā kā vēl piepilda vairāk, kad katra vēlme, ko dara plus vai mīnus, kāda vēlme ir pareiza vai nepareiza. Tas pareizi nodoms. Kas ir nodoms? Ko es ar to gribu pateikt? Kādu nodomu es gribu šo vēlmi izmantot? Es gribu priekš sevīm, vai es tomēr gribu kaut ko pret citiem? Un mēs runāsim, kāda ir atšķirība starp abām tēmām. Tā ir tēma, ko mēs turpināsim tālāk. Tas ir nodoms Kabalā, tas ir centrālais tāds tēma. Tagad mēs gribam to apvest, ka Kabalā runā par to, ka viss būtība, ar ko mēs runājam, tiek saukta par vēlmi saņemt. Saņemt ko? Vēlmi saņemt gandarījumu. Nav svarīgi, vai tas ir apvīts ar nedzīvē formā, teiksim, kā dators, vai veidots kaut kādā smalkākā, ko teica pa kā augu, vēl augstāk, ka tā ir dzīvnieku, un vēl smalkāk, kā tā ir cilvēciskā vai runājoša, ko mēs jau mācījāmies iepriekšējā nedēļā, ka mēs esam veidoti tā, būvēti, ka mēs cenšamies gūt no tā kaut kādu baudu, no tā visa. Bet mēs pēc sevis atklājām, ka pats
pats lielākais, pats spēcīgais moments, tas ir pašā sākumā, kad es atrodos tādā pašā virsotnē, kad es sāku saņemt. Ja? Bet jo vairāk es to saņemu, tad tas pakāpeniski gandarījums, tas it kā nodziest vēlmi uz to, tas, kas bija pagājušajā nodarbībā. Atcerieties, ko mēs runājam par ēdienu. Tāpat kā rēdienu, tāpat ar citiem pārējiem kabalas zinātnē. Un tas ir vārds kabala ivritā, tas nozīmē no kabē vārda, tas saņemt, tas ir kā pareizi saņemt. Tāpēc tas tiek savs hohmā, zinība, tas ir vesela zinība, tā ir kabala kā vēlme, kā pareizi saņemt, pareizā vēlmē ar pareizu nodomu tā, lai mēs būtu spējīgi saņemt bez ierobežojuma. Lai mēs nebūtu tādā stāvoklī, ka tas nodziestījā, ka nevajag veidot atkal no jauna vēlme, atkal gandarījuma, atkal tā tiek dzēsta, atkal vajadzīga jauna kaut kāda darbība. Mēs laikam tikai skrienam pēc tā visam cilvēkam, kuram nav šīs prasības, viņam nav arī garšas uz šo dzīvi. Tad zūd šī garša uz dzīvi, viss mirst. Kā arī gados cilvēki, ja mēs to zinām, ka viņu vēlmas tikai kā izdzīvot. Par to es jau runājām iepriekšējā nodarbībā, un tagad mēs runājam par to vēlmi saņemt. Vēl viena tēma, ko mēs iepriekšēji runājām, mēs runājam par dabu. Daba geometrija ir tāds jēdziens geometrija, ko mēs arī izskaidrosim turpinājumā. Ja? Šajā geometrijā daba, teva, tas ir Dievs. Dievs un daba, tas ir principā, tas ir viens un tas pats. Jā. Dabā mēs zinām, ir divi spēki. Spēks saņemt un spēks atdeve. Un mēs arī esam sevi iekšā no divām šiem spēkiem, sastādam. Tad vēlme saņemt, kā tad viņi dala iekšā šo visu? Vienu minūtīti, tā 7. slaidu lūdzu parādiet, ja? Zinām, kabalā šis spēks sevī paņemt nāk no radītāja. Un mēs, protams, atrodamies tādā etapā, kad mēs esam vienā vai otrajā spēkā. Mums vajag sabalansēt šos divus spēkus sevī iekšā. Pildas īpašība, to, ko mēs redzam, tā ir integrāla sistēma. Ko nozīmē integrāla? Tas nozīmē, ka tā ir savstarpēji saistīta. Visi zina šo teicienu, ja? Kā taurienītis ar spārniņiem vienā vietā, un tas arī notiek otrā vietā. Mēs dzīvojam tādā savstarpējā saiknē, kur viss ir notiek visa zeme kā globāls ciemats, visi faktori saistīti viens ar otru. Protams, mēs nevienmēr to visu redzam, tāpēc otrs likums, kas saistīts ar šo dabu, tas, ka sistēma ir integrāla, kurā atrodas pastāvībā līdzsvarā. Vēl jāsaprot, ka no kabalas, ka cilvēks ir daļa no dabas, un atšķirībā no dabas, kura atrodas pastāvīgā līdzsvarā, nevajag veikt nekādas aktīvas darbības, lai to līdzsvarotu, jo tas jau ir ielikts dabas saknē jau šajā sistēmā. Cilvēkam ir jāveic darbība, lai sevi saskaņot ar dabu, jo viņš ir kā pretējs dabai, tad viņam arī izzūd šis līdzsvars ar dabu. Un tieši tāpēc viņš izsauc daudz lielāko nelīdzsvarotību. Tā kā mēs izdzīvojam tagad, kas notiek dabā, visādas krīzes, dabas stihijas notikumi, kas notiek, katastrofas, kas apkārt. Mēs par to jau runājām jau. Bet kā ar to šaikni var līdzsvarot, lai mēs varam līdzsvarot visu šo sistēmu kopumā? Jā, mums ir tā kā papildus īpašība mūsā. Papildus īpašība, par ko mēs gribam parunāt, tas ir kopēja un privātā. Daba sastāv no daudzām daļiņām, bet tie likumi, ar ko mēs satiekam tieši par šīm detaļām, ziniet, tāda fraktāli tāda dabā ir, kas saistīts par kādām atsevišķām detaļām, mēs tās redzam lielā dabas sistēmā kopumā. Kabalas zinātnē tiek runāts par cilvēci kā par vienu kopīgu veselu, kā viens ķermenis.
tad turpmāk mēs to dzirdēsim, ka cilvēka ķermenis, tas domās par visu ķermeni, nav svarīgi, ja? Nu, vai obaltuma sistēma, tā ir līdzsvarota sistēma kopumā. Galvas smadzenes pārvalda par to visu sistēmu, un ķermenis veids darbības noteiktā veidā, kad man ir silts, es svīstu, kad man ir augsts, es sasildos. Nu, jūs jau to visu zināt, jā, ir savi likumi šeit, bet te pievērsiet uzmanību. Tad, kad kāda šūna sāk darboties pretēji šim līdzsvaram dabas, tad šī sistēma, viņa kā sauc par vēzi, ja? Tad tās šūna, kas darbojas pretī, viņas tiek saukta par vēža šūnu. Jā, ko pēdējo runājām, paša īpašība, tā ir punkts sirdī. Un tās visas vēlmes, kas mūsos ir, tas jau, protams, nerunāja par mūsu sirdi, dzīvot, dzīvniecisko, bet šo vēlmu kopību, kas ir mūsos. Šī dzirkstelīte no augstākā spēka, kas ir šī mazā dzirkstelīte, ir atdeve iekšā sirdī. Mazā dzirkstelīte sirdiņā iekšā un visas vēlmes apkārt. Un tur iekšā maziņa dzirkstelīte, kas ir atdošanas dzirkstelīte. Mēs, protams, vēl mācīsimies, kā tas viss saucās, bet mums jāsaprot, ka tā ir maziņš punktiņš starp visām šīm vēlmēm saņemt. Un ko nozīmē šī mazā dzirkstelīte iekšā? Tas ir ļoti spēcīga lieta, ko mēs mācīsimies zināt kabalā. Kāpēc es dzīvoju vienmēr šo lielo jautājumu? Vai es kaut kā varu ietekmēt šo jautājumu, kā es viņu varu attīstīt savā dzīvē? Mēs zinām, tieši šī dzirstelītē mazajā tas viss attīstās. Jā, un šis punktiņš sirdī, mēs to redzēsim nodarbības beigās. Tas ir pati augstākā vēlme cilvēkā, tā ir vēlme izjust to garīgo būtību, dzīves jēgu, un viņa nākotnē pārvēršas par to, ko kabalā mēs saucam par vārdu klī. Tas ir kā tilpne, pierakstīt, tu esi klī, tā ir tilpne, kura sevī var ietvert šo gaismu. Klī, kad sevī saņem šo gaismu, kabalā tiek saukta par dvēseli. Te ir ļoti daudz jēdzienu, par ko mēs tagad runājam. Nu, mēs zinām, ka tas ir kā daudz tādu varbūt jēdzienu, bet mēs esam tikai ceļa sākumā. Un pirmais, kas jums vajadzīgs šajā nodarbībā, mēs jums dodam pamatus, lai jūs varat iet šajā nodarbībā. Kabalas zinātnē, tāpēc mēs sākām runāt tādā ar kopējiem vārdiem, lai rastu kopējo sapratni. Kabala tā arī nav vienkārši zinātne, tā ir kā valoda, kā mūzikā, kā matemātikā. Tāpat arī kabalā ir valoda, ir jāsaprot šo jēdzienu, un pakāpeniski mēs sāksim to visu izjust arī. Jā. Mēs sākam no sapratnes, bet nonākam pie izjūtām. Tā, cik šeit jau ir pieslēgušies cilvēki? 860 cilvēki. 860 cilvēki vēl slēdas pie YouTube, tas pa visu pasauli. Un katrs no cilvēkiem, kuri pieslēdzās, laikam viņos ir pamodusies šis punktiņš sirdī. Tas ir īpašs cilvēks, jo šis punktiņš sirdī ļauj cilvēkam iet jaunā patiesībā, garīgā tādā patiesībā, ne tikai dzīvot mūsu pasaulē, iet uz darbu, uzturēt ģimeni, veikt kaut kādu karjeru, ko katrs cilvēks pie mums dara, bet viņam arī ir vēlme, kas viņā arī atklājās. Tas ir vēlme atklāt šo dzīves jēgu. Un tieši to arī mēs gribam attīstīt. Tieši to mēs arī attīstām kabalas zinātnē. Tas ir kā mazs ziediņš, kurš uzplaukš, kurš aug, tad viņš pārvērš par garīgo klītilpni, kur var saņemt sevī šo piepildījumu. Jā? Un piepildījumus kabalā saucas par gaismu. Tas ir klī un gaisma, tas ir divi jēdzieni, par ko mēs ļoti daudz runāsim, jo viss tā pārpilnība, kas atrodas ārpus mums, tas ir tā gaisma, bet klī tā vēlme, ko mēs veidojam, lai saņem šo gaismu. Ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs aizējām uz šo nākamo tēmu, mums jāatcerās, ka visi šie priekšnoteikumi. Pirmkārt, pierakstiet to, mēs pēc tam pieradīsim. Pamēģiniet atcerēties, pamēģiniet, ko nozīmē klī, tilpne, dvēsele, nešamā. Ja šis maziņās lietiņas jums
protams, mēs arī sapratīsim, kas ir gaisma, ja? Ko nozīmē gaisma, ko kabalā par to saka. Ļoti mums tur 10 visādas īpašības, ko nozīmē gaisma. Īsumā 100 visādas, 150 īpašības katram vārdam. Pakāpeniski mēs kopā visu to iemācīsimies. Viss būs labi. Tā jautājumi. Tā, pirmkārt, ja jums ir jautājumi, tad lūdzu mums rakstiet. Vīri šeit. Jā, tiešām paldies, liels paldies. Es nevaru atrast kājas un rokas, cik daudz jautājumu mums ir. Kā radās šī dvēsele un šis punkts sirdī Arista no Bulgārijas? Jautā, kad ir rodas dvēsele, tad, kad mēs piedzimstam, jeb tad, kad rodas punkts sirdī? Brīnišķīgs jautājums. Paldies. Pirmkārt, mēs varbūt nepareizi runājam, bet mēs tad lūdzam piedošanu, ka ja kaut kā nepareizi mēs izsakām, reizēm mums grūti izteikt varbūt pareizo vārdu, te ļoti daudz biedru, daudzās valodās, bet ļoti labi. Tad, kad veidojas dvēseli, tas tāds jēdziens, un mēs esam apvienoti tieši šajā kabalas zinātnē. Cilvēks ir piedzimis, mēs visi augam pie mātes, mēs izējām no šīs mātes, kā mazs zīdainis, katrs no mums ir turējis to taču uz rokām, tur 3-4 kilogrami, ja? Viņam ir dzīves spēks, kas viņš ēd, viņš attīstās, viņa dzīve attīstās. Ja, vai viņā ir šis garīgais spēks, vai viņā ir šī saikne ar garīgo būtību? No kabalas viedokļa atbilde nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka ka olbaltumviela dzīvo, nav nekādas saiknes ar šo olbaltumvielu ar dvēseli. Kabalas zinātne saka, ka tieši noteiktā etapā dzīves laikā, un starp citu, uz to mums nevienam nav kādas varas, kāpēc un kāpēc dabas sistēma it kā to zvaniņu zvana, un kad viņi atmodina cilvēku ar šo punktiņš sirdī, tas ir vēlme uz daudz augstāku līmeni, kur atšķiras no visām citām vēlmēm, ar ko esam pazīstami šeit. Priekš tās nav nekāda piepildījuma šajā pasaulē, tā neatrodas mūsu pasaulē. Te es varu gūt gandrību no ēdienu, seksu, ēdienu, naudu, zināšanām, kaut kādu varu, visādām dažādām lietām. Bet es nevaru rast piepildījumu priekš vēlmes, kas tiek saukta par punktiņu sirdī. Tā ir vēlme, kas prasa atklāt to būtisko garīgo atklāsmi. Tas ir punktiņš sirdī, tad tā ir tā atslēga, ar kuras palīdzību es arī atklāju dabas būtību. Un tālāk tas atkarīgs no tevis, no tā, kas atrodas šeit. Ņemu šo vēlmu, tas ir kā sēkliņu, un to iestādu kā kādā dobītē, kur es varu izaudzēt, viņi izaugs, vai arī es turpināšu dzīvot. Un Vaļslams to saka, ka mēs it kā plūstam pa visu dzīvi, būt tikai materiālā dzīvē, bet kabala zinātne, kā saka Mihails, viņa neprasa kaut kā atteikties, bet vajag paņemt šo garīgo vēlmi, vienkārši viņu attīstīt. Ja? Un jautājums te ir ļoti svarīgs, ko mēs te mācāmies. Tā ir iespēja, tā ir tā vēlme, ka dvēseles atzimšana sākas no šī punktiņa sirdī. Par to mēs vēl runāsim. Turpmākajās nodarbībās vienīgā tāda mūžīgā daļa, kas ir mūsos, ir saistīta ar šo punktiņu sirdī, par cik viņi var attīstīties katrā no mums. Ir vēl viens jautājums. Kris no Vācijas. Viņa saka, egoisms vienmēr grib, lai būtu vajadzīgam. Vēlme, vai tas vēlme ir egoisms vai kaut kas cits? Jā, ļoti labs jautājums. Jā, jautājums svarīgs, ja ļoti labs. Mēs runājam par tādām svarīgām lietām, kas ir bāzes lietas. Visana vēlme, principā, var pateikt tā, ka kaut kas ir neitrāls. Egoisms, tas nav vienkārši egoisms.
zinātnē, kabalā mēs runājam par to, ka tāds speciāls egoisms, ka tas ir, ka tu jau izmanto savu tuvāko. Es gribu ēst. Man gribās kaut kāda vēlme rodās manim, bet es neko nedaru citam sliktu. Tā ir vēlme vienkārši saņemt priekš sevīm un viss tāds es esmu, dzīvnietiņš piedzims, viss. Es gribu kaut ko priekš sevīm, tas viss. Vai arī, ka es kaut ko dodu, vienalga, es tomēr zinu, ka es gribu priekš sevīm to visu. Es izmantoju citus. Tā ir vēlme vai nodoms tikai sev. Tāds speciāls egoisms, ko mēs runāsim vēl tālāk, zinātnē, kabalā, kad es noteikti, kad es gribu izmantot tuvāko, ka es visu daru tā, lai es varētu izmantot citus ar savu spēku, lai tikai izmantot citu radītāju dabu, dabas resursus, viss, kas ir apkārt. Es gribu tikai to sev izmantot. Un tas ir egoisms. Tas, man liekas, ir līdzvērtīgs tam, ko mēs teicām iepriekšējā nodarbībā. Tīgers, kurš tirzā kādu dzīvnieku, tas nav labi, nav slikti. Tīgeris, tas ir dabas likums, ka tīgeris plosa kādu dzīvnieku. Bet te cilvēkam kāda attieksme cilvēkā ir pamatojas uz to, ka es kādu mīlu. Kāpēc es kādu mīlu? Tāpēc, ka viņš man dod gandrījumu. Tas es izmantoju viņu priekš tā, lai no tā gūtu gandrījumu. Bet jūs varat teikt, ka es nevienu neizmantoju, ka es tieši otrādi gribu būt labi, bet mēs to visu vēl izzināsim. Mēs iepriekšējā nodarbībā runājām, ka jāpaskatās uz sevi, uz savu attieksmi pret visu, un jūs redzēsiet, tie, kuri redz, viņi redz, ka viņiem vēlas gūt no otra kaut ko tādu. Jā, jautājums, vai viss ir atkarīgs no apkārtējās vides? לא רק, כי בכל זאת הרצונות שלנו, כמו שאמרנו, הרצון הוא מדורג. Ne tikai, bet kā mēs runājam, mūsu vēlmes, viņas gradētas ir tā kā, mums ir visādi tipa vēlmes. Ja mēs paņemam apkārtējo vidu, tas ir maksimāli, kas iespaido mūsu šīm vēlmēm. Kā attīstīsies šīs vēlmes manī. Un ir īpašības, kas jau ir manī no dzimšanas. Pieņemsim, kādam ir lielākas vēlmes pret kaut ko, kādam mazākas vēlmes. Ka es gribu valdīt pār kādu, ja tas manī iekšā ir. Un mēs redzam, ka cilvēki, kad izējot visus šos etapus, mēs redzam, ka šeit, kad mēs jau vairākiem simtiem gadu esam izdzīvojuši, kā cilvēki izdzīvojuši šīs vēlmes sevī, mēs redzam, ka attīstās šīs vēlmes un ir kaut kāda, pieņemsim, ka kāds grib valdīt, ja? Vai ir kāda citāda maziņāka vēlme, ja? Nav tik spīdīga vēlme, bet Te varbūt ir liederīgi teikt, ka mēs te nerunājam par raksturu. Raksturs atrodas tādā psiholoģiskā līmenī, un te nav nekādas saiknes starp vēlmes saņemt, par ko mēs runājam, vai arī par raksturu. Raksturs, varbūt daļa jums nepiekritīs tam, bet tās nemainās. Nav iespējams izmainīt savu raksturu. To, ko mēs saņēmām no dzimšanas, mēs nepārvaldam to. Mēs varam izmantot varbūt šīs rakstura īpašības vienā otrā virzienā. To mēs vēl arī mācīsimies, bet mēs nevaram to izmainīt. Ja? Te ir cilvēki, kuri pieauguši, tomēr te ir padzīvojuši, kuri mēģinājuši varbūt kaut ko izmainīt, bet viņi gala rezultātā saprot, kā attiecās no šīs iespējas vajadzības, ka apkārtējā vide neļauj viņus mainīt. Bet, kā teica Mihails, mēs tomēr esam atkarīgi no apkārtējās vides. Mums ir vēlme uz ģimeni, uz naudu, uz zināšanām, uz varu. Tas ir visiem cilvēkiem. Un saskaņā ar to, kā tas attīstās, viņi arī mainās mūsos, bet katrs no mums, ja viņš ies vidē, kur attīsta noteiktu vēlmu, tā pati vide, ar nepieciešamību rīkoties pret mums. Mēs taču to redzam apkārt. Katram, kuram ir bērnis, pārliecināts, ka viņš pievērš vērību tam, ka ar kādiem draugiem viņi iepazīstas bērni,
Jūs izvēlaties draugus ar tām īpašībām, lai viņi iedarbotos uz jums, uz labo, nedod Dievs uz pretējo slikto, vai arī visu to, ko viņš redz pa televīziju, viss tas viņu iedarbojas. Tas viss ir iedarbojas uz viņa attīstību. Un kabalas zinātnē, vidē ir ļoti liela vajadzība, lai attīstītu. Kādu piebilst tādu maziņu piemēriņu, kad ir vēlms, kad ko nevar vispār izmainīt vēlmes, vai kā es viņus izmantoju šīs vēlmes. Nu, pieņemsim, esmu žaģuga tāds maziņš. Nu, ne tā kā tas ļoti labi vēlme, bet kā es to izmantoju šo vēlmu, un es kā direktors, piemēram, man ir vajadzīgs, lai finanses direktors manā uzņēmumā būtu žaģuga tāds maziņš. Tas taču tomēr ir ļoti labi. Tātad viņš vairāk ekonomēs manā kompānijā, un no zinātnes kabalas viedokļa katrs raksturiņš, kas ir cilvēkam visā kopumā, ir ļoti svarīgi, lai viņš būtu. Nedrīkst nekādā veidā atcelt šo raksturu īpašību, kas ir cilvēkos. Mēs arī kabalā par to mācāmies vēl un mācīsimies. Tas ir ļoti svarīgi. Vai ir vēl jautājumi? Savāc tos, un mēs katru reizi veiksim pārtraukumu, lūdzu rakstiet, kas ir nav skaidrs, pat arī jūs nepiekrītat, jums liekas, ka mēs muļķības runājam, ja jūs vispār neko nesaprotam šajā lietā, vajag jautāt, tas viss ir normāli. Mēs šeit veicam atklātu diskusiju. Ja jūs vienalga, ja jūs kaut ko nepiekrītat, mēs jums parādīsim, ka mēs to neskam no sevis, tas ir rakstīts, mēs tikai ejam no zinātnes kabalas viedokļa. Nu, tu savienoji mūsu ar nākamo tēmu, tā ir pirmavotu apgūšana. Mēs gribam mācīties no pirmavotiem. Mēs mācāmies ne pie Mihaila, bet mēs mācīsimies no to, ko ir teikuši kabalisti mūsu, pie to kabalistu sauc Raf Juda Ašlak, vai arī viņu sauc Bāļu Sulams. Kāpēc tiek viņa vārds ir Bāļu Sulams? Tāpēc, ka viņš ir uzrakstījis slaveno komentāru un pašu slavenāko grāmatu, kura ir balsts uz visa, kas ir rakstīta pirms 1000 gadiem, tā saucas grāmata Zohar. Daļa jums varbūt ir dzirdējuši, varbūt daļa nē, tas ir normāli. Nu, mēs par to parunāsim turpmāk. Tas ir komentārs Sulam, tās ir trepes, tas ir uz grāmatu Zohar, to ir uzrakstījis Bāļus Sulam, tāpēc viņš saucas kā saimnieks komentārī šo rakstu Sulamu. Viņš piedzimis 19. gadsimta beigās, 20. gados viņš pārbrauca uz Izraēlas zemi, un viņš uzrakstīja ļoti daudz grāmatu, viņš uzrakstīja to komentāru uz Zoru, viņš uzrakstīja komentāru uz Ārī darbiem, kas saucas par 10 sferotām un vēl daudz dažādus darbus. Šodien mēs pirmo reizi lasīsim tieši kabalas valodā, tāpēc lūdzu iekšēji sajūtās sagatavojieties. Tā varbūt valoda nav tik saprotama, bet pakāpeniski mēs to lasīsim, tas būs iztulkots jūsu valodā, mēs mēģināsim izskaidrot. Tā ir tēma, kas saprotama, kas ir kabalas zinātne. Tā, cik mums ir dalībnieku? 860. Ja tagad visus pajautāt, mēs saņemsim arī tikpat arī atbilžu. Mēs gribam tādu precīzu izteicienu, kas ir kabalas zinātne. Tā kopā mēs izlasīsim, tas atrodas mums slaidā. Tā, es lasīšu vienu reizi. Tā, lūdzu, neuztraucieties. Visi normāli. Mēs gribam 19. slaidu. Kabalas būtība. Tā, nolasīsim. Bāļus Sulams saka. Tā ir zinātne, ne vairāk un ne mazāk, kā sakņu kārtība, kura
iet pa iemeslu un seku kāpnēm pēc absolūtā un patstāvīgā likumu savienojuma, kas iziet pie viena kopīga mērķa, kas arī tiek noteikts kā radītāja atklāsme radījumiem šajā pasaulē. Tā varbūt vēlreiz lasīsim. Mēģināsim, tā ir zinātne, tā ir zinība, ne vairāk un ne mazāk, kā sakņu kārtība, kas nonāk iziet pa ķēdi iemeslu un seku pēc absolūta un stingra likuma, kas nonāk pie viena augstākā mērķa, kas tiek saukts par radītā atklāsme radījumiem šajā pasaulē. Un tagad mēģināšu to visu izskaidrot. Pirmkārt, es gribētu jums pateikt, kad visā vēstures laikā ir ļoti daudz kabalistu bijuši. Un Bārs Ulāms, cik mēs zinām no pirmsavotiem, var pateikt, ka tas ir vienīgais, kurš ir pateicis, ka tā ir zinātne, kabala, bet un arī kabalists Bārs Ulāms arī saka par to daudz raksts, viņš raksta, ka tā ir zinātne. Mēs pēc tam vēl paskaidrosim, kāpēc viņš to saka, un mēs gribam pateikt to, ka tas ir saistīti ar daudzām citām sastāvdaļām, kas sastāv vispār zinātni, ko nozīmē zinātne, ja? Kā mēs esam pieņēmuši to noteikt. Un viņš saka ne vairāk, ne mazāk, ka tas ir kā ķēdīte, likumu ķēdīte, kur ir, kāpēc tas notika, no kurienes tas un kā tas aizgāja, lai mēs visu to iztirzētu un saprastu, un kas mūs saista. Kad viss šis zinātnes mērķis ir tikai augstāks mērķis, pats svarīgākais mērķis atvērt radītāju radījumiem. Mums tikai jāsaprot un jāatcerās, ka zinātne kabala runā tikai par vienu, kā atvērt šo augstāko spēku priekš radījumiem. Kas ir radītājs? Tā varbūt šo jēdzienu Dievs, radītājs, nav svarīgi. Jūs varbūt rumāņu vai bulgāru vai čehu vai slovāku, jebkurā valodā tas jēdziens par radītāju, tas sastāv no diviem vārdiem. Ivritā tas radītājs ir bore. Tūlīt jums to iztulkos jūs, kas nozīmē bore. Ivritā tas sastāv no diviem vārdiem bo, tas ir nāc, atklāj, un re, tas ir ieraugi. Tas ir ej un atklāj. Kabala zinātnē mēs runājam par radītāju, par bore, kā par sistēmu, kā par īpašību, kā par likumu, atdevis likumu. Tas atdevis likums, kurš vēlas atdot bezgalīgā veidā, tāpēc arī viņš tiek saukts vēl Ein Sof, bezgalīgs, neierobežots. Tas vēl viens tāds jēdziens, par kuru mēs parunāsim vēlāk, tā ir sistēma, atdevis īpašība. Iedomājieties, kaut kas notiek bezgalīgi, neierobežoti kaut kas. Tāpēc kabalas zinātnē, atšķirībā no kaut kādām muļķībām, ko varat izlasīt no kaut kādos citās vietās varbūt, kabalā ir tikai, lai radītāji atklāsmes, tā ir atdevis īpašība priekš radījumiem, tas ir priekš mums, kuri atrodas šeit un tagad šajā pasaulē, ne jau pēc nāves vai ne vēl kaut kad, bet tieši šeit mēs dzīvojam šajā laikā, mūs pamūsta šis punktiņš sirdī, un tas ir tas sākums, tas ir tā uzaicinājums, lai atklātu šo vērtību, to garīgo sistēmu, kas tiek saukts par radītāju. Tā ir atdevis sistēma, ka tajā pašā laikā mēs dzīvojam šeit, šajā pasaulē mums nevajag priekš tā vai nomirt, vai iet uz paradīzi vai zeli. Visi šie jēdzieni tikai mūs attālina, viņi attālina no visa šī garīgā mūsu ceļa. Kabala zinātne vienkārši īsta un konkrēta, tas ir radītāja atklāsme radījumiem. Tāpēc arī mēs esam radīti. Mēs nenācām šeit, lai veidot kaut kādu būvi vai kādu banku atklāt, ar to nodarbojas
mūsu šūnas. Bet tas punktiņš, kas mūsu sirdī pamodās, viņš tiecas uz Jā, tieši augstāko. tā. Un vēlreiz, šeit ir tas vārds atvērt radītāju. Viņš ir tā kā vairākos etapos, kas mums jāsaprot, kā to darīt. Zināšanas, jā, teiksim, kā mēs tagad darām, ko mēs darām. Mēs kaut ko stāstam, jūs tā kā to visu sevi ievelkat iekšā vairāk vai mazāk, bet visu to sauc par zinātni. Zināšanas. Pēc pāris mēnešiem jūs zināsiet, ko nozīmē zinātne, kāda ir instrumentāla, lai viņi to strādātu. Pēc tam jūs aiziet līdz nākamam etapam, kad saprast to jau. Un jūs jau varēsiet atbildēt uz jautājumu, kas jūsos ir iekšā jau. Jūs sāksiet jau mācīt to, nevis tikai, kad mēs kaut ko atbildam, bet jūs paši jau zināsiet atbildes jautājumu. Jo pirmkārt ir svarīgi, lai cilvēks pats sev atbild, lai viņš savelk visu šīs īpašības, ko saka zinātne kabala. Jo tas ir tas etaps, kad tu izjūti, tas ir tas, kad tu atver, kad tu izjūti, kad tu sevi to visu, mēs saprotam visu, ka mēs kaut ko ļaunu izjūtam, mīlestību izjūtam, mēs to saprotam, ko iet runa. Tad šeit ir svarīgi, ko saka zinātnē kabala. Tā jūs lēnām attīstīsieties, kamēr jūs varēsiet izjust radītāju kā īpašību sevi, kas visu piepilda jūsu vēlmes. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc lēnām mums jāsaprot, ko nozīmē atvērt šo radītāju radījumiem, izjust šo augstāko spēku, ko mēs sakam, bo atnāc, ja? Un tu redzēsi ne ar acīm, bet ar savu iekšējo izjūtu. Priekš tā, lai radījumi to visu saprot un izjūt. Kas tad tas nozīmē? Tā visa cilvēce, kas to izjutīs. Tas ir viena liela vēlme. Ko tas nozīmē? Tie ir radījumi. Kas ir mūsu pasaule? Tas ir, kas saviem 5 māņu orgāniem izjūt. Jā, ar šiem 5 māņu orgāniem es visur izjūtu. Tā ir mūsu pasaule. Bet mums jāsaprot, cik ir ļoti svarīgi, ko Bairis Lāms saka, kāpēc viņš to akcentu šeit tā kā apstādina pie šī akcenta. Es jums pateikšu, kāpēc es atnācu uz zinātni kabalu, ko es dzirdēju, kad šeit, šī dzīvē, pašlaik, nevajag saprast, cik daudz laika vajag saprast, bet var atvērt radītāju, izjust. Un nevajag nemaz nomirt priekš tā visa. Šeit un tagad mēs to varam izdarīt. Te nav jātic. Pārbaudiet, lūdzu. Es gribu vēl mazliet piebilst. Mihails teica, kas pievēl, ka jūs saprotiet, ka kabala radītājs nav kaut kāds sēž debesīs, baldu bāriņu sēž, ka, ja tas labi uzvedīsies, tad tev tos konfekti, ja slikti uzvedīsies, tad tev būs pēriens, es tur, kā maz bērnišķi lēkāju no viena uz otra. Bet kabala zinātne saka, ka jums ir radījis, lai viņš varētu atklāt augstāko to līmeni, priekš tā mēs esam arī dzimuši. Protams, tas ir patīkami, bet tas nav pats galvenais, kas ir tagad. Tas ir tas, kur mēs dzīvojam, bet tas nav saistīts ar to garīgo mērķi, ar kādu mēs atrodamies šeit. Tas ir priekš tā, lai kaut kas cilvēkā notiktos, viņā ir jāmostas šis punktīgs sirdī. Kāpēc ir pamodās šie 100 cilvēki, 1000? Mēs nezinām. Kāpēc tas pamostas vienam, bet otrā tas nepamostas? Varbūt rīta vēl kādam pamodīsies šis punkts. Mums par to nav varas. Mēs nezinām, kā tas tiek vadīts, kādiem likumiem. Tas ir ļoti sarežģīti. Par to mēs vēl parunāsim. Bet mēs gribam tagad atgriezties pie izteicieniem. Kā Bairis Lāms mums saka, ka šeit ir sakņu kārtība, kuras iziet no iemeslu seku iedziena. Kā šeit pietrūkst? Šeit kā nav attieksmes uz ko? Uz laiku. Jēdziens laiks un vieta neeksistē. Un tas ļoti interesanti. Tāpēc, ka kabala zinātnē un vispār garīgajā patiesībā mēs atrodamies virs tās patiesības, kas ir laiks un vieta. Jo laiks un vieta tie ir tādi divi jēdzieni, kuri nosaka mūsu uz to ego, to materiālo ego. Ka Mihails te, Vivo te atrodas, bet laiks, tā pagājušā laika nedēļā mums bija nodarbība. Tagad ir nodarbība, par to it kā pagāja laiks tam šiem notikumiem, bet
tas nosaka mūsu materiālo. Bet mēs nezinām bez materiāla, kā attiekties. Bet garīgajā mēs redzam, ka tas viss atrodas ārpus šī laika un vietas. Tāpēc arī Baļaslavs saka, kā sakņu kārtība tā izējošā, ka seku iemeslu ķēdējiet. Kabala zinātnē tas tiek sauc kā iemesls un sekas. Pierakstiet to lūdzu, ja? Tas ir jēdziens iemesls un sekas. Ir iemesls un no tā iemesla nāk arī sekas. Tas ir kā zīmogs un tas ir iemesls, un pēc tam arī sekas. Ja? Viena izsauc otru, bet tas nav saistīts nekādā gadījumā ar laiku. Tā sekundīti, un tas vēl mūs saista ar jēdzienu, kas kabalas zinātnē tiek saukts par saknēm un zariem. Pierakstiet, lūdzu, saknes un zari. Vai sakņu zaru kabalas zinātnē, tas otrādi tieši, ja? Saknes ir, kaut arī mūsu skatāmies uz koku, kā saknes ir lejā, ja? Bet te kabalā ir otrādi, saknes ir augšā, bet zari ir lejā. Es tieši tas, ko es gribēju teikt par šo sakni. Tad ir, mēs saprotam, ka ir spēka cēlonis, un kas nāk sakne un zari. Kā mēs saprotam, kad ir materiālā pasaule un garīgā pasaule, un ir ļoti liela saikne starp to visu. Un nav nekā savādāk. Un ja mēs redzēsim, ka mēs zinātnē kabalā, mēs arī mācāmies arī Torā vai Zora grāmatā, mēs mācīsimies arī. Viss šīs grāmatas ir tieši rakstīts no saknes valodas. Jo savādāk tu nevar uzrakstīt to, kas notiek lejā vai augšā, ir kopējā saikne. Ja tu to teici, tad varam par to parunāt. Te mēs varam parādīt mūsu rasējumus. Es varbūt ne pārāk labi zīmē, bet es tā centīšos. Ja? Tā jūs redzat šīs tās līnijas. Kabalā tas tiek saukts maksom, vai kā ekrāns, ja? Kā šķērslis, teiksim, ja? Mums ir šķērslis, barjeras, maksoms, ja? Te atrodas augšā garīgā pasaule. Garīgā pasaule, es domāju, ka jūs varat izlasīt manu rokrakstu, bet šeit lejā ir robeža šķērslis, kā barjera, ja? Lejā atrodas materiālā pasaule. Es varbūt rakstu kļūdām, jā, bet atvainojiet mani, te ir materiālā pasaule, ja? Tā, tagad ir barjera, kā starp garīgo un materiālo. Kabala zinātne runā tikai par to, kas notiek garīgajā pasaulē tikai, bet mēs atrodamies šeit, materiālajā pasaulē. Tātad, ko mums darīt, kā mums būt? Tajā brīdī, kad mūsos pamos šis punktiņš sirdī, pamostas, mēs sākam strādāt ar šo vēlmu, kas saucamais punktiņš sirdī, un mēs sākam meklēt pirmavotus, sākam lasīt pirmavotus, ko ir rakstījuši kabalisti, izējot no saviem garīgajiem sasniegumiem, ko viņi atklājuši garīgajā pasaulē. Un tas, ka mēs sēžam šeit ar šo punktiņu sirdī, starp citu, to, ka mēs tagad apmācāmies grupā, šim ir ļoti dziļa jēga. Tagad ir vairāk kā 1000 cilvēku, kuri koncentrēti tikai uz vienu mērķi, kā apvienot visas šīs vēlmes. Tas iedarbojas ne vienkārši summēs, bet tā iedarbojas tādā potenciālā veidā. Tas ne 1000, bet 1000 kvadrātā. Tas ir liels spēks. Tas nav vienkārši kaut kāda daļiņa, tas ir visi šie punktiņi kopā. Iedomājieties, ka tas ir kāds spēcīgs šķīvis, ko vēlamies pievilkt ar šo garīgo spēku. Tā, mēs tagad atrodamies šeit lejā, un mēs cenšamies apvienoties ar biedriem, runāt ar garīgiem iedzīniem, dvēseli, klīga, aicumā. Mēs pievilkam spēku no garīgās pasaules, un pakāpeniski mēs cenšamies pacelt sevi no materiālās pasaules uz garīgo, bet praktiski ir pilnīgā barjera starp materiālo un garīgo. Kas notiek? Tas, ka mēs maināmies
Un mēs sevī iekšēji atklājam šo garīgo patiesību, kas atrodas aiz šīs barjeras, aiz šīm maksoma ioritā. Mēs runāsim par to ļoti daudz sāknes vai iemeslu vai seku pasaules, jo mēs dzīvojam seku pasaulē. Nav iemeslu. Jo atceraties, ka kādreiz rādīja filmas zālēs, kur bija tikāmies kinoteātros, mēs skatījāmies filmas. Ja tu vēlies izmainīt to, kas notiek ekrānā, tu to nevari. Tu taču nevari aiztikt ekrānu, tas tev neko nelīdzēs. Tu ej tur, kur atrodas projektors. Bet to pašu arī mēs sagūstam kabalā. Ja tu gribi mainīt šo īstenību, tad tev nelīdzēs cenšanās mainīt šo. Tev vajag pacelties uz to komandu punktu, uz to patiesu un mainīt sevi tā, un tikai tā patiesība, kuru tu vēroši uz šo seku pasaulē. Bet par to mēs vēl runāsim vēl kabalā uz priekšu tālāk. Es vēl piepildīšu vēl nedaudz par mahsomu. Pierakstiet, lūdzu. Un saprotiet, kur tas kaut kur tas nav fiziski kaut kur neatrodās šī barjēra, bet runa ir par to, kad barjēra ir psiholoģiski, var tā pateikt. Mahsoms ir mūsu realitātes uztverē. Kā mēs redzam šo realitāti, vai mēs redzam egoicentriski, skatāmies uz pasauli. Tas ļoti interesants īstenībā stundu būs, kad runāsim realitātes uztveru, ko zinām kabala stāsta, kā cilvēks vispār redz šo realitāti. Kā viņš var ieraudzīt garīgo realitāti un šī barjera, kas ir iekšā, teiksim tā, smadzenēs mūsu. Par to, kā mums prasīja, es atbildēšu. Radītā atklāsme radījumiem, tie netiek runāts par sievietēm vai vīrietiem vai ebrejiem vai musulmaņiem vai kristiešiem. Te tiek runāts par radījumiem. Kas ir radījumi? Tas ir tie, kuriem atklāja šis punktiņš sirdī. Tas nenozīmē, ka kurā neatklājās punktiņš sirdī, viņam atklāsies, bet tad, kad viņam atklāsies šis punktiņš sirdī, viņš būs zem šī jēdziena kā radījums, tad viņš varēs arī attīstīties kā radījums. Vai ir kādi jautājumi? Es centīšos atrast tāds jautājums, kurš saistīts ar tēmu. Jautājums spāņu valodā, kā es varu uzzināt, ka iekšējā balss, kur es dzirdu, tas ir mans atbalsts vai punkts sirdī. Pat īstenībā nav vienkārši jautājums. Mums ir jāsaprot, jāmācās īpašības, ko saka zinātne kabalā. Tas vispār viss darbs, kā izjust, saprast, par ko es runāju, vai es runāju ar savu egoismu, vai es runāju ar radītāju iekšā sevī. Un ir kaut kāds noteicošais faktors, par ko mēs runāsim. Tā ir apkārtējā vide. Kā mums apkārtējā vide, protams, pareizā apkārtējā vide, grupa, ko Aviju jau teica, kā viņi man var palīdzēt noteikt, vai es runāju ar egoismu iekšā sevī, vai es runāju ar radītāju balsi sevi iekšā. Es vēl te vienu vārdu piebilstu. Iekšēji. Tu atnāc uz šejieni, kas to zina kā? Varbūt tu atradi to internetē vai saņem kādu vēstuli. Cilvēki parasti nejauši atnāk. Viņi netaisījās, it kā kāds, ko man atsūtīja, varbūt kļūdaini, bet es atradu to, ka es esmu šeit. Kāpēc? Tāpēc, ka ir kāds, kas to visu pārvalda. Tu atnāc uz šejieni, tu tagad atrodies šeit, tev deva šo atslēgu un ej uz priekšu. Ej! Vai tas ir ego vai vēlme saņemt? Saprotam, ka šeit arī ir ego, jā. Katrā mūsu vēlme, ieskaitot arī mūsu garīgo tagad, protams, ir ego. Mums vajag ar to strādāt.
atnāc uz to vietu, kur strādā tieši ar šīm lietām, priekš tā, lai to pārveidot, šo egoistisko vēlmi saņemt, to izlaboto, jā, tāpēc nevajag šeit jaukties. Tas, kas manī pamodās, šis punktiņš sirdī, tas nenozīmē, ka manī nebūs vairāk ego, te vajag teikt tiesāt, protams, es zinu, sevi apmierināt vēl jo vairāk, šī vēlme, ka apmierināt sevi, tā ir pati lielākā, bet tai ir potenciāls mainīties un pārvērsties izlabotā. Tad mēs arī redzēsim, ko teica Mihails. Jā. Mēs vēl par to parunāsim, vēl neskārāmies tādām lietām, jēdzieniem, kad mēs virzāmies pakāpeniski uz apziņu to. שאלה מטטיאנה מאוקראינה, והיא אומרת, כולנו Vēl נולדנו... viens jautājums par nodomu no Tatjanas no Ukrainas. Viņa saka, visi saka par vēlmi saņemt, ka tā ir mūsu daba, kuru nevar izmainīt, bet pagājušajā nodarbībā jūs teicāt, ka ar Kabalas zinātnes palīdzību mēs varēsim izmainīt nodomu. שיעורי בית להתבונן, עם איזה Un כוונה... bija uzdevums, mājas uzdevums, iekšēji redzēt, kā mēs varam to radīt pareizo nodomu. Tas ir īsumā viss šīs process, ka mēs mācīsimies, kā viens pēc otra mēs iesim uz priekšu šis process zināšana, Kabalas zinātnē. Mēs iemācīsimies, kā pareizi iemācīties strādāt ar šo nodomu. Es mācoties strādājot ar jums kopā, es uzbudinu šos spēkus dabā, bet lēnām mūs iemācīsimies arvien vairāk, lai mūs iespaido šie dabas spēki, un tad es saprotu, ko nozīmē īsti nodoms. Tad nodoms saņemt, to es saprotu, ko tas nozīmē sevi iekšā, ja? Un arī kā attīstīt šo punktu sirdī, šo nodomu atdot un iemācīties atšķirt vienu no otra. Un to es varu izdarīt tikai ar to, kā gaisma uz manīm iedarbojās, ko mēs runāsim, kas tā ir gaisma vispār zinātnē Es Kabalā. varbūt pateikšu kaut ko tādu nepopulāru, kā runājot kā no mārketinga viedokļa. Tas nav kurs tāds instants, kā var 2, 3 tikšanas laikā var kļūt par garīgu, daži semināri. Nē, tas nav šeit. Es jums pateikšu, es būšu godīgs, kaut arī paliks tikai 100, jo Kabalas apgūšana tā ir ļoti nopietna un dziļš darbības process, kurš attīstījās 3-4 tūkstošu gadu laikā. Tas ir veidots uz kabalistu pamatiem, kuri atklāja šo garīgo pasauli, atklāja priekš sevis radītāju dzīves jēgu. Tas nenotiek pa vienā brīdī, un tas nenotiek stundas laikā, bet tas notiek tad, kad mēs atrodamies pareizā vietā, pareizo metodiku, pareizo skolotāju. Mēs neesam jūsu skolotāji. Mūsu skolotājs ir Rāvs doktors Mihails Laitmans. Mēs drīzumā apskatīsimies, paklausīsimies viņa vārdus. Viņš ir sagatavojis priekš jums tādu ierakstu, un mēs mācām jūs, kā pareizi mācīties, lai izlabotu šo nodomu, par ko mēs arī te runājam. Ja? Tā, varbūt vēl kādi jautājumi? שהאם האיכות... Ir jautājums no Jugoslavijas. Vai cilvēka vēlme ir atkarīgi no attīstības? לא פופולרית, הייתי אומר שההפך. דווקא... שבוע הבא לא יהיה פה תלמידים. Es vēl pateiktu otrādīgi. Nākamā nedēļa šeit nebūs studenti. Tad ir nopietni cilvēki īstenībā šeit savākušies, tā kā neviens neies projām. Tieši mēs par to arī runājam, ka tieši, kad šis atnāk cilvēks, kas atnāk zināt Kabalu, mācīties, viņš vēl lielāks egoists paliek. Jo viņam nepiepild šie mazās, šis piepildījums, kas ir apkārt pasaulē. Viņš grib kaut ko vairāk. Un mēs gribam mēs gribam atvert radītāju, atklāt radītāju. Iedomājieties, cik mēs nekaunīgi esam, cik liels egoisms mūsos iekšā. Iedomājieties, 200 gadus atpakaļ, kas tur bija vēl kaut kas. Bet iedomājieties, cik svarīgi ir šī iekšā vēlmi jūsos. Šie cilvēkiem, kas tagad atnāca mācīties, tie ir cita līmeņa vispār egoisti. Es
jūtu, kad šodien es gribu atvērt radītāju, un radītājs zina to visu. Viss, kas lēnām iet uz priekšu, tas viss attīstīsies, bet vēl gribētos atkārtot, kad cilvēks, kad viņš neatver šos altruistiskās pakāpes sevī, viņš tikai var to atvērt sevī, kad viņš ļoti, ļoti ilgi sevī strādā, ar sevīm strādā. Bet, protams, viņš ir parasts egoists sākumā. Mēs tagad gribam izdarīt tādu ļoti nopietnu lietu, lai katrs priekš sevis tagad ierakstītu kādu datumu. Šodien 22. novembris 2023. gada. Tā ir pati svarīgākā diena, jo mēs jums vēlamies tagad parādīt klipu doktoru Mihālu Laitmanu. Katrs no mums, Mihāls, es, Vija, visi tie, kas atrodas šeit, mēs esam viņa skolnieki. Mēs mācāmies pie viņa. Viņš arī bija skolnieks Ašlaga, kurš ir Vaļslāmā dēls. Viņš ir skolotājs, viņš attīstīs, viņš ir atklājis Kabalas zinātni priekš visiem bez kādiem ierobežojumiem. Viņš atbild par visu to, kas tiek tūkots visās valodās, un te ir tāds īpašs klips priekš jums tie, kas atrodas šajā apmācības procesā. Te ir tāds klips, viņš runā par daudzām lietām, mēs vēl apmācīsimies. Tagad apstīsimies kopā, palieciet kopā ar mums, rakstiet jautājumus, turpināsim mūsu nodarbību. Tagad klips. בלימוד יחד אנחנו Kas īpaši šajā kursā? Mācoties kopā, mēs atklājam mācību, valodu, mācības pirmavotu priekš visiem, un tādā veidā mēs esam cienīgi uzzināt, saprast, sajust to dziļumu šīs zinātnes, un īpaši es gribētu vēl pateikt, tas, kas ir svarīgs priekš Kabalas zinātnes, ka šī zinātne, kuru nevar izklāstīt grāmatā tā, ka tu it kā lasi un saproti. Šeit ir jābūt īpašai saiknei starp skolniekiem un skolotāju, starp skolotāju un grāmatām, un tāpēc tēma pašas Kabalas ir jābūt ļoti īpašai. Kāpēc? Kāpēc mēs mācām pirmavotus tieši ivritā? Mēs redzam, ka līdz viduslaikiem, ieskaitot Ņūtonu, kuri nenodarbojas varbūt ar pašu Kabalu, bet tomēr visi šie zinātnieki, viņi apguva ivritu un vēlējās ieiet šajā valodā. Viņiem bija ļoti svarīgi saprast šīs zinātnes virziena pareizo attieksmi. Un tas, ka mēs apgūstam šos pirmavotus ivritā, tas ļoti ir svarīgi, tāpēc, ka pateicoties tam, mēs saglabājam šo tību, šo autentisku. Kas ir patiess skolotājs Kabalā? Tas ir tas, kurš saņēma šo zinātni, šo zinību, gudrību no zinoša skolotāja, no skolnieka, un nodot to, ko viņš centās nodot saviem skolniekiem. Kāpēc tas ir svarīgi apgūt Kabalas zinātni? Jo mēs mācāmies pirmavotus, kur ir rakstīts vai grupa vai nāve. Ja es mācos vienatnē, nevis skolnieku grupā, tad, kad mēs cenšamies nonākt pie viena mērķa, es nevaru apgūt šo mērķi citādākā veidā. Un autentiskie avoti Kabalas zinātnē, tas ir grāmatas Zohar, Arī, Baļsulām un Rabašs. Un tad mēs varam būt pārliecināti, ka no pirmavotu skatu punktu mēs atrodamies pareizā stāvoklī. Un
tieši uzaicinājums doktora Laitmana vārdā. Es gandarīts, ka jūs atnācāt šeit, jūs apgūsiet visus likumus, visus noslēpumus, un ar to palīdzību jūs spēsiet un būs iespēja pieskarties šīm dziļajām dabas likums sakarībā atkarīgs no augstākā spēka, ar kuru mēs prasīsim kopā, lai tā iedarbotos uz mums visiem, uz jums. Tā teica, veiksim jums. אז זה היה הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תזכרו את התאריך הזה. Tas bija skolotājs Mihails Laikam pierakstīts šo datumu dienu, kad jums to dzirdējāt. Katrs no mums var pateikt, ka mēs tikāmies ar šo cilvēku un ka mūsu dzīve pilnīgi izmainījās pateicoties šim cilvēkam. Un to arī es vēlos, lai arī tas notiktu ar katru no jums. Tagad mēs turpinām jautājumus, ļoti laikam daudz jautājumu. אנחנו הרבה פעמים בוחרים לצמצם חלק מהדברים שתכננו ללמד, כי חשוב לנו לענות על השאלות. Reizēm varbūt vajag saīsināt, ko gribētos pateikt. Mums jāatbūt uz jūsu jautājumu, bet tāpēc varbūt mēs atradīsim kaut kādus izrakstus, kā atbildēsim tieši tikai uz jūsu jautājumiem. Ir jautājums no Karlosa no Spānijas. Kabala dod mums dzīves jēgu. Vai jūs varat paskaidrot pāris vārdos, kas ir dzīves jēga? Jēga ir tanī, ko saka Kabala, kad Kabala dod iespēju. Tas ir tas, kas iekšēji mums jau ir. Atklāt šo radītāju mūsu iekšies, un mēs nevaram būt laimīgi, ja mēs šo radītāju neatveram. Tāda ir daba, mums ir iedavusi šos visus likumus. Nav nekāda lielākas piepildījuma cilvēkos, un arī kabalisti ļoti daudzās grāmatās to apraksta, vai var to lēnām aprakstīt par to, ka, ja cilvēks ir gatavs atklāt radītāju, viņš ir izdarīt visu, rakstīts, nogriezt sev kājas un rokas tikai, lai atklātu kaut vai milimetri sekundīti, kā viņš atklāja radītāju. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs vēl pagaidām to nesaprotam, bet mēs nesakām tas kaut kādā veidā, kad šo lielo vēlmu sevi iekšā ielikt, bet piepildījumu šo ielikt sevi, bet šis spēks lielais, kas ir noslēpts no mums, šis ir process, kurā mums jāmācās, ka jāiet uz priekšu, un tas ir tūkstošiem gadu attīstījies, bet ja jau mēs zinātni Kabala, ko mums saka, jau šī pasaulē, šī laikā, un jebkurš, kas šeit ir pieslēdzies, vai skatās, vai klausēs, ja viņam jau šīs sirds punktā jau ir atvērts, tad viņš var atklāt šo radītāju. Jā, ja tu paitās, kur ir tā būtība visā, tu sapratīsi šo likumu sistēmu, kas iedarbojas uz tevi. Tu tagad centies iziet no mājas, tu nezini, kas būs, vai tev ir kāda vara par to visu, kas to nezina. Mēs nepārvaldam ne pār ko, mēs neesam saimnieki pār sevi, bet tad, kad tu sāksi atklāt šo likumu sistēmu, šo patiesību, šo realitāti, to pakāpeniski sāksi saprast, kāpēc notiek tādas lietas, kādas notiek, vēl jau vairāk, kā es varu mainīties priekš tā, lai pieņemt tās labākā veidā, pozitīvākā veidā, būt harmonija, bet nevis ciešanās. Jūs atceraties to patiesību, vai jūs negribat pacelties un saprast, vai kāpēc lietas notiek tādas, kā viņas notiek. Tas nav tā, kā mēs saņemam atslēgu no kaut kāda dārguma, kā filmās, ja? Tad ejam tur un tad sāk ar tur zakt visu. Nē, mēs kļūstam daļa no šīs dabas sistēmas, daļa no radītāja. Radītājs, tā ir labotājs sistēma, mūsu visu, mēs vēl parunāsim par šo jēdzienu, par dzīvot pilnībā, sapratnē. Pilnība. Tas ir kaut kas cits un meklējums šīs jēgas ir šis tā, lai virzītu mūsu šī meklējumā un atklātu radītāju. Un tas nenotiek nejauši. Tāpēc arī mēs šeit redzam dažādas notikumus, depresijas, narkotikas, tāpēc, kā ir tāda slimība, kā iztruktošā jēgas visam. Es gribētu no šī punkta arī no Francijas, vai ir kādas likumsakarības,
kuras noved mūs pie miedarbības radītāju. Jā, tiešām pareizi. Kā jūs sakat, tie ir likumi, un pats galvenais likums, kas atļauj mums vispār pienākt tuvāk radītājam šajos etapos, kad mēs attīstamies, un lai izprastu, izjustu. Tas viss ir mūsu pasaulē, materiālā pasaulē. Šis likums ir ļoti svarīgi saprast arī garīgajā šis likums. Vēlmes saņemt. Mēs esam vēlmi saņemt, radītājs vēlmi radot. Mums šī vēlme ir jātīst sevi, lai mēs būtu vienādi ar radītāja vēlmi atdot. Un kā to izdarīt? Tad ir vairāks, tas tā kā uzpildīt bateriju. Ja? Mēs Vēl atbildēsim uz vienu jautājumu. Tagad gribu izskaidrot vēl vienu tēmu. Lūdzu. Jā, es tagad meklēju jautājumu par prieku. Es meklēju šo jautājumu. Kostja no Spānijas. Visiem ir vēlme būt laimīgiem. Kāpēc cilvēki cieši? Ko runā Kabalā par to? Brīnišķīgs jautājums. Mēs te lasīsim lielu rakstu Baļuslama, kā raksts par pasauli un miers. Ja kabalisti saka, ka radītājs ir labs un labu darošs, viņš vēlās tikai atdot, kāpēc tad ir tik daudz ciešanu pasaulē? Kur tik vien es skatos, visur ir ciešanas, visur ir nabadzība, kā arī nepatiesi. Tur bērns piedzimst un pēkšņi viņš saslims. Kāpēc? Tāpēc ir tik daudz ciešanu. Un Baļuslāms uz to atbild, kā cilvēce 1000 gadus centās to atrisināt, bet vienīgais veids, ka cilvēks mainās pats priekš tā, lai nonāktu priekā, mums ir jāmainās. Mēs to apgūsim, kādā veidā to izdarīt. Tas ir ļoti plaša tēma, ļoti dziļa. Mēs to mazliet tā atbildējam uz šo jautājumu, bet mēs apsolam, ka turpmāk mēs par to parunāsim vairāk. Priekš tā, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, ir vajadzīgs vēl mazliet apgūt jēdzienus, kā būtu, tad mums būs kopīga valoda, mums būs vieglāk. Mēs gribam vēl pieskarties vienai tēmām. Tā, tad atgriezīsimies pie jautājuma, bet pagaidām pāriesim pie slaida, kas ir sagatavots priekš jums, slaids numur 20. Šis slaids runā par mītiem, izplatītiem kabalas zinātnē. Par cik mums ir maz laika, mēs apsolījām to pabeigt 21:30, bet pagaidām mums tomēr jābeidz ir laikā, tāpēc mēs īsumā gribam pieskarties dažiem mītiem, kurus mēs gribam jūs acīsīt kā pirmais mīts. Pirmais mifs vai stereotips, kā var pateikt, ko par kabalu saka. Tas ir pirmais stereotips, ko nozīmē, tas ir kaut kas, ko, teiksim tā, saka, ko mēs zinām pasaulē. Pagaidām mēs nedzirdam taisno translāciju. Uz kādu brīdi mums ir pazudusi skaņa. Arī skaņā pazuda. Atvainojamies lūdzu, jo pazūd skaņa no ievrīta. מיקרופון בבקשה. למה? כי הדור עוד לא היה ראוי, הרצון לקבל עוד לא התפתח לדרגה הראויה, כדי Tāpēc, kā paudze vēl nebija attīstīsies pietiekoši, lai attīstītos tik daudz punktiņu, un tāpēc kabalisti paši slēpa šo zinātni, un tāpēc arī ir dažādi mīti, stereotipi par to. Un viena no domām, ka zinātnē ir kaut kāda mistika, ka nodarbojas kaut kādām burvestībām, kā ar tās palīdzību var atrast kaut ko, tas ir murgs, tas nav pie mums. Šeit jūs apgūsiet autentisko kabalas zinātni, mēs mācīsimies no pirmavotiem, ko ir rakstījuši kabalisti, kuri patiesībā ir kā virsotne mūsu cilvēces, kuri uzrakstījuši Zamotu, Zoru, kā arī mēs apgūsim autentiskos avotus informāciju. Tās nav mans vai ne Mihaila vai ne mūsu skolotāja Leitmanējā,
mēs apgūstam tikai pirmā otrus. Tāpēc arī mēs to sakām, ka tā ir autentiskā kabala. Tā nav mistika, nav kaut kāds svētais ūdens vai burvestības kaut kādas. Varbūt mēs jūs kādam gribējās to visu, bet mēs šeit ļausim jums garīgi attīstīties un atklāt radītāju. Tā trešais mīts. Un katrs var apgūt kabalu. Nav vajadzīgs nekādas iepriekš zināšanas, kāda bībele vai kas, ka viņiem ir jābūt vecākam par 40 gadiem. Te ir dažādas tādas vēstures, ja? Tāpēc, ka kaut kas var notikt briesmīgs, ja? It kā zinām, kabala ir tikai domāta kaut kādiem speciāliem cilvēkiem. Jā, varbūt kādiem citi cilvēki sapratīs, ka ne visai viņiem patiks, bet mēs mācām par to, kas tad var mācīt, zināt kabalā. Mēs runājam par to, ka ir tam, kam ir vēlme mācīties, zināt kabalu, tad lūdzu viņš var mācīties. Tā ir vienīgā lieta. Tas nāk no augšas. Mēs par to nevaram noteikt, kāpēc, no kurienes tas nāk. Katram ir sava vēlme, vēlmes daudz apkārt. No kurienes mēs sakam no augšas? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē no dabas, no augstākā spēka. Kas radītājs viss ir to izdarījis, uzbudinājis šo vēlmi, un mēs esam šeit. Un tāpēc viņam arī jāmācās. Viņam ir jārealizē šis. Un vēl viens mīts, tas kā kabalā, tai zinātne, tai slēpnē. Tāda vispār nav. Te kāds jautāja, vai kāds jums jautāja to visu? Vienkārši bija jāizpilda, viens jau nejautāja, kas jūs esat, no kurienes. Šeit nav nekādu prasību jums. Šeit ir garīga vēlme jums ir. Durvis ir atvērtas. Šeit visi tiek uzaicināti. Skatieties, kādas mēs pūles šeit darām. Mēs tūkojam tik daudzās valodās. Mēs pateicamies tūkotājiem, kuri cenšas jums iztūkot pirmsākumā un tagad tūko šīs nodarbības. Un viss tas ir tikai tāpēc, ka mēs neprasām no jums neko, kas jūs esat, vai kāds durvis ir atvērtas katram. Tas, kurš vēlas, viņš ienāk. Tā, un pēdējais mīts. והיא טרנד, היא תופעה חולפת. כן, פה באמת מי שלומד היסטוריה אז מבין שהחוכמת הקבלה היא קיימת לפחות... Tas, kas ir mācījis vēsturi, kabala jau ir no 5000 gadu atpakaļ. Liela, dziļa vēsture, un vēl ir mums pat agrāki darbi, kas ir rakstīti, bet pirmais darbs, kas tika uzrakstīts, ir Tora, un, protams, visi par viņu zina. Un tas, kad ir ļoti interesanti, ka katrs nākušies kabalās, kas ir nākuši, ir tā kā komentējuši uz Toru. Pirmsim, Zori, mēs visi zinām, varbūt jau kāds ir dzirdējis par šo galveno grāmatu. Tas ir ļoti viena no svarīgākajiem, pats pamats zinātnē kabalā, kas ir komentārs uz Toru. Un viss, kas ir rakstīts, arī Baļsulams, ko raksta arī uz Zoru komentāriem, to viņš to dara. Baļsulams, protams, to vēl dara, un vēl ļoti daudz ķēdītē visi, ka kabalisti ir, un ļoti viens pēc otra to attīsta. Un cilvēki, kas viņus ir rakstījuši tūkstoši gadus atpakaļ. Kā jūs redziet, mēs vēl daudz dažādus mītus šeit jums apvērsīsim. Tie rodas daudz. Vēl nodarbību laikā mēs visu izskaidrosim, no kurienes viss nāk un kā. Mēs pie tā visu vēl pieskarsimies. Mēs to nenovirzām. Jūs redzat, kāda ir saikne, vai iztrūk šīs saiknes ar kabalas zinātne, vai parastos, vai ar reliģiju. Tāpēc vēl mazliet tādi 2-3 jautājumi, jo drīz ir jābeidz, bet jūs rakstīt jautājumus. Mums ir jautājums ļoti arābu valodā. Kāda ir starpība gaisma iekšējā vai ārējā? Pirmkārt, paldies, kāda atšķirība starp gaismu un sauli. Mēs esam stāvoklī redzēt gaismu sauli ārpus mūs, pateicoties tam, ka ir tāds jēdziens kā gaisma mūsos. Un jūs redzēsiet, ka mūsu pasaule ir kā radījums no uz garīgo pasauli. Tas, ka mēs atrodamies šeit, kā Mihāls teica iepriekš.
Ja mēs esam tādā ierobežotā sistēmā, kā piecu maņu orgāns, tas tā sajūta, tas ir punktiņš sirdī, kas mūs attīst, kas mūsos ir tā būtne, jēdziens, tā ir vēlme, lai atklātu šo vēlme atdevis. Mēs visu šī sistēmu, ko mēs redzam, šie dalījumi, tas viss ir kā pirmsākums, lai būtu derīgajiem. Ir diezgan sarežģīti jautājumi. Ir jautājums tāds vienkāršāks. Ir jautājums angļu valodā. Kas ir vēlme? Kā viņi vispār parādās cilvēku smadzenēs? Kā tā vispār, no kurienes tā nāk? Ļoti labs jautājums. Mēs runājam par to, ka vēlme ir pat pa sevim, tā kā var pateikt. Tā mēs mācīsim kabalas valodā. Tā ir rakstīts kabalā. Nav nekas cits izņemot vēlmes. Es gribu paēst, es gribu iziet kaut kur. Vai tā ir vēlme? Nē, galds, pat galds ir vēlme. Ko tas nozīmē? Tātad vēlme ir saturēt šo formu, ko nozīmē galds. Visu, ko kabals stāsta, tas ir visas vēlmes apkārt, un tas ir vēlmes spēks. Mums ir jāsaprot, mēs kā radījumi, mēs esam vēlmes saņemt. Mēs katru sekundi, kad milisekundi, visu, ko es daru, es no vienas puses lieku roku uz otru pusi, tā viss ir vēlme, lai sev piepildītu, lai man būtu ļoti šis piepildījums. Vēlme vienkārši tā visā ir tā kā neitrāla. Bet šī mums jāsaprot, ka tā vēlme ir ar potenciālu, vai pozitīvu, vai negatīvu. Priekš kā mēs saņemam šo vēlmu, ko mēs kabalā arī izzināsim, kā mēs izmantosim šīs vēlmes. Tas ir radījums. Jā, ļoti šeit pareizs jautājums. Tāpēc, ka cilvēks prasa, kā tas viss atklājas mūsu smadzenēs, visas šīs mūsu domas, mūsu kaislis, garīgā tieksme. Tas viss tiek ietverts jēdziens, tas vēlmē saņemt sev. Tā, tagad mēs nonācam jau līdz beigām. Mēs tagad izlasīsim pēc tam visus jūsu jautājumus, ko jūs pacentīsimies uz tiem arī atbildēt, pacentīsimies rast iespēju atbildēt. Mēs gribam pateikt tieši ļoti svarīgas lietas. Vispirms man ir jāsaka, ka es tiešām satraucos, es jūtu jūs cauri jautājumiem, pat ja mēs nesarunājamies. Mēs pagaidām nesarunājamies, mēs nonāksim pie tā, bet ir izjūta to, ko es vēlos pateikt. Un tagad mēs nešķiramies. Mums ir nodarbība arī šonadēļ jūsu valodā ar jūsu pasniedzējiem. Un šajā nodarbībā jūs saņemsiet materiālus un arī ierakstus, visu informāciju. Es vēl gribu pateikt, mūsu stunda ir pusotras vēl, jums te vēl ir laiks arī tieši vietējā tikšanos. Jūs šeit gūsiet īpaši, tas ir, kas svarīgi būt un lasīt tos materiālus, ko mēs jums nosūtam. Mēs šeit organizējam visu šo apmācību vidi, informāciju. Tur ir ļoti daudz materiālu, tādu klipu. Tur ir vesela apmācību sistēma. To nevar pusotras stundas laikā to visu apgūt. Kabala ir ļoti smalka un dziļa daļa no jautājuma, daļa no procesiem, mūsu mācību procesa ir tas, ka jūs sekosiet šiem materiāliem brīvajā laikā. Apskatieties programmu, lūdzu, palasiet to, ko jums izsūta. Varbūt tad, kad jūs kaut kur braucat vai atrodaties kādā klusuma brīdī, telefonā, visi materiāli doti priekš jums, lai tas jums palīdzētu. Mums ir jāiemācās šī kopējā valoda, lai mēs varētu pareizi pieiet kabala zinātnē, tāpēc lūdzu ieiet WhatsApp grupā, tas ir tāds sākums, par kuru mēs vēl tālāk runāsim. Un pēdējais, ko es gribētu pateikt, visu laiku mēs novērojam
sevi, to, ko mēs izjūtam, jūtam, kas ir vēlme, kā es pamodos šodien, vai es saņēmu piepildījumu savai vēlmei, kā tas viss izjūtās. Mēs aicinām jūs pavērot jūs pašus un paskatīties uz pašiem, uz sevi, uz tieksmi, lai jūs varētu katru reizi padziļinātāk un pilnīgāk pajautāt. Tā minūte palika līdz beigām. Mēs pabeigsim laicīgi, neuztraucieties. Kabalas zinātnē jautājums, tas ir hisrons, tā ir prasība, kas tiek pacelt uz radītāju, tad pēc tā arī nāk tas piepildījums. Bet tā ir tā vēlme, kas paceļas uz augšu. Un tāpēc mēs pēc tam vēl mācīsimies, kā tas pārvēršas arī lūkšanā. Mēs pateicamies jums par dalību. Paldies visiem tulkotājiem, visiem, kas iztulko 10 valodās. Paldies visiem tehniskai grupai, kurais šeit policēm atrodas. Mēs strādājam kopā. Mēs veidojam garīgo globālo sistēmu, kurai nav līdzvērtīga. Paldies, labvakar! Līdz tikšanās!